Čau! Atbild uz jautājumu aplikācijām. Labdien, vēlos uzzināt jūsu viedokli un ieteikumus. Ārstiem neesmu jautājis, jo saskaros ar nepatīkamām salšanas sajūtām. Nereti, kad pamainu uzturu un uzņemu mazāk ēdienu kalorijas, rodas šādas sajūtas. Tās parādās īsi pēc maltītes un ilgst 1,5 līdz 2 stundas. Vai tas varētu būt no tā, ka ķermenim ir atkarība no saldumiem? Kā man rīkoties, jo vēlos notievēt un ēst veselīgāk? Notievējot katru dienu apēdu saldumus. Netievējot katru dienu apēdu saldumus, esmu arī emocionālā ēdāja. Nedaudz augstuma sajūtas un drūmāks garstāvoklis parādās arī tad, kad pagājušas vairākas stundas pēc maltītes. Varētu tuvoties nākamā ēdienreize, bet darba dēļ nesanāk paēst. Ēdu ik pēc 3,5 līdz 4 stundām vai vēlākais 6 stundas. Nododot analīzes, tās ir normas robežās. Brīžiem ir gan neliels dzelzs deficīts, jo nelietoju gaļu un D vitamīns zemāks. Diabēts nav. Paldies par jautājumu. Šajā jautājumā ir daudz daļas. Pirmā lieta, ko es noteikti uz kuras gribu vērst, noteikti var pajautāt tam ārstam, ģimenes ārstam tieši šo arī izstāstīt, ka ir salšanas sajūtas, jo iespējams, ka analīzes, kuras nodod analīzēs, netiek apskatīts viss, kas varētu tikt apskatīts. Ja, jo ārsts var sajust un saprast, kurā virzienā iespējams ir nepieciešams paskatīties un nosūtīt uz padziļinātākām analīzēm. Tāpēc numur 1 lieta, ko droši var un vajag darīt, prasīt ārstam, tad, ja ārsts saka, ka nekas tur nav, un nereti vēl pavisam nesen man arī bija saruna arī ar vecāku gada gājumu cilvēku, kurš saka, ka ir tūska, bet ārsts saka, ka neko darīt, tūska. Un šis cilvēks pieņem to kā normu, labi, ko es tam ārstam uzbāzīšos, jo tāpat esmu tur vecs cilvēks vai tam līdzīgi, vai arī jauniem cilvēkiem mums dažreiz ir bail tiem ārstiem kaut ko paprasīt un pateikt, jo liekas, ka viņš domās tur to un to. Katrā ziņā mēs varam pastāvēt par savu veselību un par savu labbūtību un teikt, ka man tas rada diskomfortu, vai tomēr jūs varētu palīdzēt. Vai arī pavisam nesen ar dzelzs deficītu arī jauna sieviete ap 35 man arī teica, ka ārsts saka, nekas tur rekur vai kaut ko tur paēd vairāk bietes. Tas arī nav noteikti laba tāda atbilde, tad, ja tu ilgstoši jūties, ka ir diskomforts. Ja? Attiecīgi droši šo vajag izstāstīt savam ģimenes ārstam, pateikt par šīm salšanām un prasīt, lai nosūta padziļinātāk. Nākamā lieta ir par salduma aspektu, ka rodas salšana, ka rodas drūmāks garstāvoklis. Praktiski, ja tu mini, ka nav diabēts, ļoti bieži insulīna rezistence vai prediabēts, es nesaku, ka tas tā ir, bet tas var raisināt šīs sajūtas, jo cukura līmenis krītās. Un krītoties cukura līmenim, tad parādās dažādi simptomi, gan galvas rēpšana, šī drūmāks noskaņojums, jo gan enerģija krīt, gan cukura līmeņa tiešā krišanās ietekme var radīt šādus simptomus, kurus tu mini. Tāpēc tas, ko vērtīgi ir paskatīties šo cukura līmeni asinīs un saprast, kā tas ir. Vai tas ir virs normas, vai tas ir tajās pašās normas robežās, vai tas ir tuvu pie robežas. Ja? Un to arī neviens cits, kā ārsts vai klīnisks uzturs speciālists, nevarēs palīdzēt un pateikt, kā tikai paskatīties, kas notiek ar cukuru tavās asinīs, cik tas ir stabils un kas ar to notiek. Vērtīgi noteikti, ja šeit es to ārstu tēmu virzu, noteikti arī aprunāties ir vērtīgi vienmēr arī ar savu ginekologu veikt. Reiz gadā sievietes šis ir jums, reiz gadā šo pārbaudu un saprast, kas notiek ar šo aspektu. Vai viss ir kārtībā, vai olnītes darbojās tā, kā tam jādarbojas, vai nav nekad sarežģīts. Šis ir jau tas ārstu lauciņš, kur var paskatīties un saprast, jā, šīs visas lietas es esmu pārbaudījis, tur visam ir jābūt stabili, viss ir kārtībā, bet tik un tā ir šis aspekts. Ja? Ja tu mini, ka dzelzs mēdz slīdēt zem, pat tad jau tas ir tieši uz tādas tās robežiņas, pat arī tādi tas var ietekmēt tavu garstāvokli. Jautājums, kas ir arī ar D vitamīnu. Jo tam dzelzim, tad, ja tu saki, ka tu neēd gaļu, tad tas var būt, ka tas ir nepietiekams gan dzels un jautājums, kas notiek ar olbaltumvielām. Vai tu uzņem vispār kopumā pietiekoši daudz nepieciešamās uzturvielas, tā skaitā arī vitamīnus. Jo praktiski dzels
pie dzelzs tāda deficīta, kur es skatos, ja tu tā kā saki, ka brīžiem neliels dzelzs deficīts, ja viņš ir un D vitamīns zemāks, godīgi sakot, šie divi aspekti lielākoties vajadzētu arī būt, ka tev to diskomfortu rada. Tāpēc arī tev iespējams gribas vairāk saldumus, ir tas drūmāks garastāvoklis, līdz ar to tu ēd vairāk saldumus kā emocionālais ēdājs, tad praktiski vajadzētu turēt šos divus līmenī. Un, protams, kā to darīt dabīgos veidos, tā kā tu neēd pīli, tad pīles gaļa mums šoreiz izpaliek. Tomēr tas, ko darīt savā uzturā, var iekļaut spirulīnu. Atceries, ka uzturbagātinātāji neaizstāja pilnvērtīgu uzturu, bet tomēr spirulīna ir aļģu produkts, kas ir praktiski, var teikt, vispār nav apstrādāts. Kapsulās, ne, bet tabletēs, ja tu paņem, tās tev aizstās, palīdzēs uzņemt šo dzelzi. Bietes, lai ir tavā uzturā regulāri, lēcas, lai tavā uzturā ir regulāri, un paskaties obligāti, tas ir, ja mēs runājam par dzelzi, un paskaties obligāti, lai tavā uzturā katrā ēdienreizē ir olbaltumvielas, jo nereti izņemot arī gaļu, iztrūkst ne tikai dzelzs, bet iztrūkst arī olbaltumvielas. Tāpēc pielūko no rīta olas, biezpiens, bezpiedeva jogurts, pusdienās, ja tu neēd zivi, ja tu ēd zivi, tad pusdienās un vakariņās vai vakariņās, lai iet zivs, ja nē, tad tie ir pākšaugi obligāti katrā šajā ēdienreizē. Vakarā tas praktiski arī īstenībā varbūt arī mēs varam olu pie salātiem pielikt, lai tās ir tās pašas arī lēcas, pupiņas, turku zirņi, olbaltumvielas katrā ēdienreizē, kā arī kefīra glāze, lai ienāk, ka tu saproti, ka tu tiešām katrā reizītē uzņem olbaltumvielas. Un dzelzi tu pielūko, ka tev ir manas minētās bietas, ka tev ir spirulīna, ja, un ka tu turi līmenī, jo zem, kaut vai mazliet zem normas, šie simptomi tevis minētie visbiežāk arī parādās. Tagad, ja ārā ir saulīte vēl, ja tu skaties, ka ir mums skaistā rudens sezona saulainā, lai katru dienu ir tā saules stariņi un ir tā dienas gaisma, jo, lai arī neliela, vai tikai mēs mazliet tajās robežās turamies vai pat krītam mazliet lejā, tas tiešām ietekmēs. Kā arī tu droši, protams, var papildināt, kas ir D vitamīns, ir vegānais D vitamīns, kuru tu vari dzert kombinācijā, pat izdzert ar magnija citrātu. Ja? To tu vari apskatīties, arī vegānais ir. Nav nekas sponsorots, un praktiski šo es rekomendēju tikai kā tādu, lai palīdzētu tev uzlabot. Protams, konsultējies lūdzu ar savu ārstu, tomēr tā kombinācija, ko darīt uzturbagātinātāju kontekstā, vegānais D vitamīns, tev kā veģetārietim ar magniju, kas ir no veikalos Livin, ir vegānās versijas, un spirulīna. Ja, lai šie obligāti ir tavā uzturā, un tu saproti, ka tev tas ir jātur tas savs dzelzs līmenī. Tā ir otrā lieta. Netievējot katru dienu apēdu saldumus, esmu arī emocionālā, kā dzīvot veselīgāk. Praktiski tas, ko es tev varētu ierosināt, ir iet šeit aplikācijā padomu sadaļā, pamazām, kā tādā podkāsta formā, klausīties visu cauri. Ja? Es atbildu uz ļoti daudz dažādām tēmām, sākot arī lejā gan par olbaltumvielām, gan par šķīvju principu, un pamazām to iekļaut savā ikdienas rutīnā, klausīties, uzņemt informāciju, un nemēģināt varbūt tā pavisam ātri vienā lēcienā nokļūt un saprast visu. Bet pamazām, soli pa solītim, apzināties, kam ir jābūt uz tava šķīvi, ka tam ir jābūt pilnvērtīgam, tam ir jābūt sabalansētam, un ja kaut kas iztrūkst tāds elements kā gaļa, kā tu to aizstāji, ka tu nevari viņu vienkārši izņemt un nekādā veidā neaizstāt. Ja? Lūdzu, droši dod ziņu, raksti vai Facebook grupā, vai tajā pašā aplikācijas jautājumu sadaļā, kā tev veicās, kādus tu esi veikusi uzlabojumus. Un turpinām šo tēmu, rūpējamies par savu veselību, nepieņemam neko kā tādu normu, kas ir kaut kāds diskomforts un nav jādzīvo ar zemu enerģijas līmeni, bet mēs varam palīdzēt ar dabas radītiem produktiem nedaudz piepalīdzētam, kur cilvēks ir pastāvējis klāt un dzīvot absolūti pilnvērtīgi arī šajā gadījumā, kā tu, kas esi izslēgusi gaļu. Arī tiem, kas nav izslēguši gaļu, arī ļoti bieži mēdz būt dzelzs un D vitamīna deficīts, tāpēc, ka mēs nedomājam par dažādu šķīvi, dažādotu šķīvi. Iekļaujot dažādas produktus iekšā, mēs ēdam vienveidīgi, dažreiz un ļoti tukši. Attiecīgi, ka mēs neizvēlamies krāsainus un pilnvērtīgus produktus, bet, teiksim, salīdzinājums, bet izvēlamies gurķi kā dārzeni, nevis, teiksim, pilnvērtīgus turot bietas ar zaļo salātu lapām, piebaram turklāt tiešām piegriežam klāt papriku, lēcas piebaram, ja? Vai arī baltmaize,
bet mēs varētu ēst tīri griķus, ja, vai griķu maizi, vai arī to pašu rudzu maizi. Mēs izvēlamies pilnvērtīgus produktus, nevis tukšus produktus. Es ceru, ka es palīdzēju. Veselām miesām mīt vesels gars, un tavs šķīvis var tieši ietekmēt, kā tu jutīsies un kāda būs tava veselība. Lai izdodas!